Madonas novada pašvaldība bija viena no tām vietām, kur norisinājās valsts prezidenta kancelējas strateģiskās analīzes komisijas iniciētā diskusija atbalsta formas veidi Latvijas skolām reformu laikā. Madonieši iesaistījās foruma organizēšanā, cerot gūt praktiskus ieteikumus un labas prakses piemērus, kā skolām veiksmīgi darboties un attīstīties arī grūtos laikos. Diskusijas gaitā dalībnieki dalījās pieredzē par to, kā veidojas efektīva sadarbība vecāku, skolu, pašvaldību un uzņēmēju vidū, lai palīdzētu skolām strādāt arī sarežģītajos reformu apstākļos, lai palīdzētu bērniem tikt uz skolu, organizēt ēdināšanu izglītības iestādēs, lai skolotājiem būtu motivācija pilnvērtīgi strādāt klasē un turpinātos interešu izglītība. Madonas fórumu vadīja strateģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs profesors Roberts Ķīlis. Pirmā lieta ir tā, ka es biju pārsteigts, cik labi tas viss norganizēts. Uzreiz ir jāsaka. Jo mums ir dažāda pieredze tādam fórumu organizēšanu. Šeit bija viss ļoti labi norganizēts. Tas, kas man likās atzīmēšanas vērts uzreiz viens. Izskatās, ka Madonas novadā jau ir virkne labu vai reāli strādājošu piemēru saimnieciskajā jomā, ko varētu paņemt arī citi. Otra lieta, es nezinu, kā tas ir citās vietās, cik spilgti, bet var redzēt, ka pastāv tāda spriedze starp vēlmi, centieniem, interesi apvienot spēkus, resursus un vēlmi tomēr strādāt, turpināt, katram savā ierastajā kārtībā. Kas savukārt liecina, ka, protams, tur ir visādi racionāli argumenti par labu apvienošanos, kas savukārt liecina, ka tas jautājums par apvienošanos nav tikai racionālais jautājums. Jo jautājums par saprātīgiem, finanšu vai citiem risinājumiem, bet kaut kas, kas saistīts ar identitāti un kaut kas, kas ir drusku emocionālāks, līdz ar to grūtāk cilvēkiem iet ar to. Trešā lieta, kas man bija pārsteigums nedaudz, ir pat drusku agresīva attieksme pret informācijas tehnoloģijām. Es pieminēju piemēru par to, ka var mēģināt aizvedot braukšanā datoram, tas izraisīja neracionāli aktīvu noliegumu, kas acīm redzot arī mums norāda, ka šie priekšlikumi, kas kaut kur ir, un es pats esmu par to domājis kā e-skola, ir jātestē un jāsaprot, cik daudz cilvēku vispār principā ir gatavi pieņemt tādus risinājumus, kas ir, teiksim, ar tehnoloģiju starpniecību. Tas nav atkal tikai racionāls jautājums, bet gan jau kaut kas cits. Sarunā piedalījās skolu direktori, pagastu pārvalžu vadītāji, skolēnu vecāki, sabiedrības pārstāvji. Pagastu vadītāji uzskata, ka skola sen jau pāraugusi tikai izglītības iestādes nozīmi. Tām jākļūst par sabiedrisko aktivitāšu centriem. Tās sanākšana kopā, tas ir tā sajūta, ka varbūt tās ļaudoni nav viena ar tādām problēmām, tāda kaut kāda pleca sajūta un, protams, arī tādas ierosmes un ceru arī kādu risinājumu saklausīt un tīri ar praktisku padomu. Jo man tās praktiskās darbības, tādas bagāžas, tādas nav vēl. Es viņu šādā veidā arī iegūstu. Interešu izglītības iestāžu vadītāji neslēp savu rūgtumu pret valsts politiku savā nozarē. Es domāju, ka šī diskusija ir krietni novēlota vai galīgi, kā saka, jau mēs tagad kaut ko mēģinām glābt vai darīt pēc notikuma, pēc fakta. Viss jau principā no augšas ir izlemts, ir iznīcināts un vēl turpina tālāk nīcināt, bet mēs tagad gudri runājam, ko vajadzētu darīt vai kā rīkoties, lai kaut ko saglābtu. Katrā ziņā pēc šīs diskusijas noteikti gudrāks nepaliku un vai palika pārējie, es domāju, ka arī nē. Mans lauciņš ir sports, tad, piemēram, šī tagad sporta iznīcināšana, ir, es vispār nezinu, kā to nosaukt, jo tiek nīcināts viss no pašiem pamatiem, sākot ar bērniem, kaut gan, kā visi zina, bērnam ir tiesības gan uz mācībām, uz atpūtu, un tā nav tikai sporta iznīcināšana, bet es domāju, ka vispār tā ir bērnu kā tādu iznīcināšana gan morāli, gan fiziski, gandrīz vai jāsaka. Tālāk, kā valsts iedomājās saiknes starp pašvaldību, kur tagad viss tiek nodots, interešu izglītība, tā skaitā arī sports, un pašu valsti. Ja viņi absolūti nenes nekādu atbildību par bērnu audzināšanu un sportošanu,
Arī augšā ir sporta pārvalde iznīdēta. Pie izglītības ministrijas ir tikai viens cilvēks, kurš atbild par sportu. Pie šādas sistēmas es domāju, ka sabruks viss absolūti. Ja saiknes nav starp pašvaldību un valsti, tad valsts šo funkciju patiešām ir noņēmusi pilnībā no saviem pleciem. Diskusijas rezultāti tiks apkopoti un izmantoti tālāku risinājumu meklējumos.